Portfolio for Employment is a new project funded by the European Commission through the Erasmus Plus program. Mani sauc Līga, un es strādāju uzņēmumā Picanol Baltics. Un es varu pastāstīt par savu pirmo dienu savā darba vietā un kā tad es viņai sagatavojos. Es sagatavojos ar jau iepriekšējā dienā, kārtīgi izplānojot to, ko es vilkšu, kā es izskatīšos un kā es nokļūšu līdz savai darba vietai. Protams, ir svarīgi izplānot ar transportu, ar kuru es braukšu uz turieni. To es arī izplānoju, lai sanāktu tā, ka es būtu 10 minūtes pirms tam jau darbā, lai es atstātu labu iespēju, jo tas ir ļoti svarīgi pirmajā dienā ierasties laicīgi, parādīt sevi no ētiskās pareizās puses un pārplānoju arī jautājumus, kurus uzdošu pirmajā dienā, lai nebūtu nekādu neskaidru jautājumu un lai savā stresa situācijās nezaudētu apzinātību. If you have any questions, you can always contact your educational tutor using the PFE Community of Practice on Telegram. You can also contact the PFE partners by sending a message using the PFE Facebook and LinkedIn pages, by leaving a comment underneath a video on the PFE YouTube channel, or by email via the PFE website. All organisations that use the PFE resources need to set up a clear policy for data protection in line with the requirements of GDPR.